Savienotās valstis tikko saņēmušas vēl vienu satriecošu triecienu no sava tuvākā ekonomiskā sabiedrotā. Japāna atbrīvojas no ASV dolāra, pārdodot Amerikas valsts kases vērtspapīrus. Un tā vietā pērk Ķīnas obligācijas. Tas ir tieši Trumpa tarifu rezultāts. Bet ko tas nozīmē dolāram? Vai ASV prezidents atgrūž savus sabiedrotos, liekot tiem meklēt alternatīvas pie konkurentiem, piemēram, Ķīnas? Gadu desmitiem ASV valsts kases obligācijas bija nesatricināms globālās finanšu sistēmas pamats, stabilitātes garants, kas ļāva Vašingtonai aizņemties naudu gandrīz neierobežoti. Taču 2025. gadā šis pamats sāk plaisāt, un sekas var būt katastrofālas. Pasaule šokā vēro pārdošanas vilni, kas pāršalcis finanšu tirgus. Valstis, kuras reiz stingri atbalstīja ASV parādu – Japāna, Saudārābija, Lielbritānija – tagad strauji atbrīvojas no valsts kases obligācijām. Tās nav parastās tirgus svārstības, bet gan satraucošs signāls. Uzticība ASV ekonomiskajam spēkam ir sašķobījusies, un brīdis tam ir sliktākais iespējamais. Jaunais tirdzniecības karš ar Ķīnu jau tā trauslo sistēmu satricinājis vēl vairāk. ASV parāds sasniedzis rekordaugstu līmeni, bet Federālā rezervju sistēma balansē uz robežas. Procentu likmju celšana inflācijas apkarošanai situāciju tikai pasliktinājusi. Aizņemšanās izmaksas pieaug, apdraudot Vašingtonas finanšu dominanci. Investori nervozē. Vai tiešām pasaule gatava novērsties no dolāra? Tirgi jau reaģē, obligāciju ienesīguma pieaugums un cenu kritums signalizē par dolāra pieprasījuma samazināšanos. Pieaug bažas par likviditāti, un pat pieredzējuši investori pirmo reizi šaubās par sistēmas drošību. Finanšu modelis, kas balstīts uz pārliecību, ka ASV parāds nerada riskus, ir uz sabrukšanas robežas. Ja uzticības krīze turpināsies, iespējams plaša mēroga finanšu šoks. Pēdējo reizi pasaules tirgi ar līdzīgu nenoteiktību saskārās 2008. gadā, taču šoreiz likmes ir vēl augstākas. Ja valsts kases obligācijas zaudēs savu pievilcību, kas notiks tālāk? Ja lielākās ekonomikas turpinās atteikties no ASV parāda, Vašingtona sagaida hauss saistību finansēšanā. Turklāt pastāv reāls recesijas risks, ko pastiprina Trumpa tarifi, provocējot masveida obligāciju pārdošanu. Jautājums nav, vai vētra tuvojas, bet cik postoša tā būs. Vai tiešām atrodamies uz sistēmas sabrukuma sliekšņa, kas vairākus gadu desmitus noteica pasaules ekonomiku? Un ja tā, kas nāks tās vietā? Uzmanības centrā tagad ir Japāna, viens no ASV lielākajiem ekonomiskajiem partneriem un vēsturiski lielākais ārvalstu ASV parāda turētājs. Tagad Japāna atsakās no ASV valsts kases obligācijām. Šis solis rada daudz jautājumu, ņemot vērā Japānas ilgstošo stratēģiju ieguldīt ievērojams līdzekļus Amerikas obligācijās. Līdzīgi rīkojas arī Saudārābija, kura atbrīvojas no amerikāņu vērtspapīriem 12 miljardu dolāru vērtībā. Pat Lielbritānija, uzticams sabiedrotais pēc Brexit pārskata savas finanšu stratēģijas, būtiski samazinot ASV parāda turējumus. Kas izraisa šādu turētāju uzvedību? Pirmkārt, ASV valsts parāds ir pieaudzis līdz galvu reibinošiem 36 triljoniem dolāru, pārsniedzot 124% no valsts IKP. Šādi cipari investoriem rada bažas par valsts spēju pildīt saistības. Pieaugošās procentu likmes samazina esošo obligāciju vērtību, liekot investoriem meklēt izdevīgākas alternatīvas. Turklāt uzticība ASV dolāram sāk mazināties. Valstis diversificē rezerves, izvēloties zeltu, Ķīnas juoņu un pat kriptovalūtas. Pieprasījuma samazināšanās pēc ASV parāda var palielināt valdības aizņemšanās izmaksas, palēnināt izaugsmi un vēl vairāk palielināt parādu. Taču risks ir vēl lielāks. Zem jautājuma zīmes nonāk pats dolāra status kā pasaules rezervju valūtai. Šādas pārmaiņas var destabilizēt globālos tirgus un izmainīt spēku samēru starptautiskajā politikā. Kā ASV risinās šo situāciju? Federālās rezervju sistēmas agresīvais procentu likmju kāpums inflācijas apkarošanai satricinājis tirgus. Parasti augstas procentu likmes stiprina dolāru, bet šoreiz efekts bijis pretējs. Obligāciju cenas krīt, kļūstot mazāk pievilcīgas investoriem, kuri meklē alternatīvas. Ķīna, kādreiz lielākais ārvalstu ASV obligāciju turētājs, samazinājusi savas investīcijas.
Dolāra pozīcija kā drošas valūtas ir apdraudēta. ASV dolāra indeks jau samazinājies par 4,2%, kas ir sliktākais gada sākums kopš 2008. gada. Globālie tirgi ir satraukti, un izmaiņas alianšu sistēmā palielina nenoteiktību. Vai tuvojas jauna finanšu ēra? Seko Sauda Arābijas pagrieziens uz Ķīnu un Japānas stratēģiskās prioritātes maiņa. Šie notikumi atspoguļo plašākas ģeopolitiskas pārmaiņas. Vai mēs piedzīvojam jaunas finanšu ēras sākumu? Vai ASV izdosies saglabāt dolāra dominējošo lomu? Dalieties savā viedoklī komentāros un neaizmirstiet abonēt kanālu.